Tai sieva vēl atliek uzzīmēt lietas momentepīru. Bija šķērspēkepīra, bija skatieties video arī, kā balsta reakcijas noteikti. Un tagad tieši šādi arī uzzīmēsim lietas momentepīru. Noteikti tās secības iesaka tādu, ka vispirms zīmē šķērspēkepīru un pēc tam momentepīru, jo šeit ir tieši tur, kur ir šķērspēks Q šķērso 0, ir vieta, kur tā ir būtiska vieta. Tad mums, un mēs to arī ņemsim vērā. Pabīdīšu šķērspēkepīru malā, lai ir vieta lietas momentepīrai, bet tātad pirmo noteikti vajag zīmēt šķērspēkepīru, kaut vai tāpēc, ka tā ir vieglāka. Un tad zīmējam siju uzreiz līniju zem sijas. Un tieši tādu no gala līdz galam, parasti kāds vēl izdomā garāku, zīmēt, un tad lietas momentepīra. Tad var to saukt arī vienkārši par momentepīru, bet konstrukcijās pēc tam parādās, ka pārbaudi uz lieci, un tur noteikti ir M-burts klāt, un labāk uzreiz jau iemācīties, ka liece un moments iet kopā. Kur ir kritiskie punkti? Kritiskie punkti ir sijas sākumā, tur, kur ir balsti, tur, kur sija beidzas vai balsts šajā sakrīt, un šis te, kur Q šķērso 0. Te mazliet mērogs nav precīzi. Viņš būs mazliet vairāk uz šo pusi, bet tā doma, ka tikai šis punkts veido 0 atzīmi, tur būs parabolas maksimums vai minimums īstenībā sanāk, minimum ekstrēms. Par lietas momentepīru, lai iegūtu gala rezultātu, ja to gala zīmējumu, diagrammu, ir jāievēro vairāk likumi. Viens no pirmajiem, tā pirmais sijas galos moments ir 0. Tātad mums vajag tikai atrast momentepīru 4 punktos, un mēs jau 2 būsim atraduši, galos ir 0, 0, un šī ir tāda īsta 0. Nevis tā kā šķērspēkepīrā īstenībā šīs te 0 var ņemt nost. Tas bija tikai priekš sevis. Vērtība galā ir -6 un -10, bet te tiešām būs 0. Šis likums darbojas, ir izņēmums, izņemot iespīlējumu. Iespīlējumā ir momenta valsts reakcijas vērtība, bet tā kā šajā piemērā nav iespīlējums, tad galos būs 0. Un paliek 2 punkti. Viens no tiem, punkts A, ir standarta gadījums, ko man gribās, lai studenti zina tā uzreiz. Un tad otrais likums būs tāds, ka momentepīru zīmē stieptajā pusē. Datoru programmas daudz zīmē pretēji, jo tas nav saskaņots, tad autobūvas inženieri zīmē uz pretējo pusi, bet būvniekiem ir svarīgi zīmēt stieptajā pusē, jo tas saistās ar dzelzbetonu konstrukciju stiegrošanu, jo stiegrs liek tieši tur, kur ir stieptā puse primāri. Un otrs likums būtu, ka momentepīru zīmē stieptajā pusē. Un, ja jautājums, kura tad ir tā stieptā puse, tad tā ir gala bultas kātiņa puse. Tas kā muļķīgs likums, bet strādā, jo stiepto pusi nevienmēr var atpazīt, bet kātiņa pusi gan vajadzētu atpazīt. Un tad sadalam bultu 2 daļās, neatkarīgi no tā, vai bulta ir augšā vai apakšā, bet tad kātiņš ir augšpusē. Bulta var būt tikpat labi šeit, tad kātiņš arī ir augšpusē. Pati galviņa ir apakšā. Un tad trīsstūrīts rodas šeit. Rodas trīsstūrīts ar vērtību P reiz attālums. Te tas vieninieks. Grūti ir ieraudzīt, ka kaut kas mainās, liksies, ka P. Tātad P reiz, lai pabīdīšu, P reiz 1. Šeit ir vērtība
P reiz 1 ir 6. Var rakstīt augšā ir mīnusi, zīmes ir pretējas šķērspēka epīrei, tā kā var zīmēt uzreiz jau ar zīmēm. Bet svarīgāk ir pusi zināt, tad kātiņa puse nekā tur atcerēties, kurš ir mīnus, kurš ir plus. Nu, tad te ir maksimums vēl jāprēķina, kāpēc, jo tad varētu it kā savienot, bet šis ir pilnīgi nepareizais savienojums, bet, jā, bet viņi savienojas ātrāk vai vēlāk. Šis būtu otrais nepareizais savienojums, nu, tad pareizais būtu šādi te. Bet jautājums ir tad, kāda ir šī te vērtība maksimuma punktā? Šajā te punktā. Tur, kur Q šķērso 0. Lai to atrastu, mēs izmantojam šķērspēka epīru. Mēs paņemsim no abām pusēm, tad noteiksim šādu te x, pārbaudi no abām pusēm. Mums vajag attālumu x, lai noteiktu. Un tad attālums x ir, kā to nosaka funkcija, jo tas no 14 viņš iet uz leju ar soli 8 uz katru metru. X nosaka pēc formuliņas H dalīts ar Q. Ja H mēs pieņemam, vienmēr te būs tāds trīsstūrīts. H ir kā augstums katetei, tad H dalīts ar Q. Šajā gadījumā 14 dalīts ar doto Q 8. – 1,75 metri. Mums vajadzēja to attālumu. Nu, un tad rēķina. Šoreiz bez rēķināšanas neiztikt. Un mēs rēķinām nevis 1,75 metriem, bet 2,75 metriem, jo mums jāsāk no kreisās puses. Un tad no kreisās arī iesakām rēķinot no kreisās, jo tur zīmes paliek īstās. Tad papulkseni pret pulksteni mīnus, papulkseni plus. Tad būs mīnus P reiz tas 2,75 plus VA reiz 1,75 un 3 aizmirs Q reiz 1,75 reiz 1,75 dalīts ar 2. Pēdējais teikt dalīts ar 2. Otrs variants būtu M3 mīnus 1,75 no labās puses. Bet, ja skatās no labās puses, tad es lieku izsaukuma zīmi, kāpēc, jo tur zīmes mainās pretējo. Tad šī vieta tā ir, skatoties no labās puses. Un, ja x bija 1,75, tad no 3 metriem atņem 1,75 šī te pusīt sanāk 1,25 metri. Nu, ja tad 1,25 metros varbūt, ka ir vieglāk it kā no labās puses, bet ar zīmēm ir grūtāk. Tā mīnus VB reiz 1,25 plus Q reiz 1,25 reiz 1,25 dalīts ar 2. Kvadrāti iekava ciet. Vajadzētu būt, ka šie te rezultāti ir vienādi. Kā vēl to var pārbaudīt? Īsmā atbrauc students no Īrijas, kurš arī bija latvietis, kurš bija Īrijā mācījies šādu priekšmetu. Viņš pastāstīja to, ko mums man nemācīja vismaz. Viņš saka, tas paskaidrojums tāds, ka moments ir integrāls no šķērspēka un šķērspēks ir atvasinājums no momenta. Tad, ja, bet vienkāršākā valodā, tad, ja šī te momenta vērtība ir šī trīsstūra laukums, tad moments tai maksimuma vietā būs trīsstūra laukums 1,25 reiz 10 dalīts ar 2. Šis būtu visvieglākais, ko aprēķināt. Te netiek ņemta zīmes vērā. Jāpieskata pašam, uz kuru pusi visdrīzāk būs 6,25. Jāpārbauda, vai
Vai šeit arī ir 6,25 pozitīvs vajadzētu būt. Tiešām, jā. 6,25, tad no vienas un otras puses, protams, ja ir ieskaita vai mājasdarbs, tad vajag pārbaudīt no abām pusēm. Tad šķērs momenta epīra augšā ir mīnus, apakšā plusi, un šeit pat sanāca lielāka vērtība nekā augšā. 6,25, 1,25 metros no labās puses. Un momenta epīru arī iesvītro ar vertikālām svītriņām. Ir grafisks apzīmējums. Tā būs vēl noteikti piemēri par epīrām.